Nu, čau. Es redzēju, 1000 laikus savācām. Liels paldies. Taisīsim video par Spāniju. Mēs jau te bišķīt kaut ko uzfilmējam ar puiku, Redzēt, kā viņš ir paudzies. Visi prasa, kur puika, kur puika. Tāds liels, vai ne, jau palicis. Liels paldies, kad skatieties manas video, pēc 3 gadu pauzes, kad es nebiju neko filmējis. Es īstenībā negaidīju tik lielu atsaucību, un ka jūs vispār vēl mani atcerēsieties, un jūs skatīsieties, un ka būs tik, teiksim, pozitīvas atsauksmes atkal, un ka jūs man tā sagaidiet atpakaļ. Un tad visiem tāds jautājums, kur tad es paliku? Kāpēc es vairs nefilmēju video, Vai es esmu viens, vai es esmu šķīri? Tas ir pats reicīgākais. Galvenais cilvēki neko nezinu un raksta, Jānis ir viens, Jānis ir izšķīries. Draugi, saņemieties, nevajag tādas baumas izplatīt. Bet respektīvi, 3 gadus neesmu bijis, ko es esmu darījis? Kāpēc es vispār beidzu filmēt video, pārtraucu filmēt video? Viss ir pavisam vienkārši, Es sāku darbu ofisā, un es sapratu, ka man tie pienākumi arvien palielinājās, un es sapratu, ka es gribu atnākt mājās un vienkārši atpūsties no tā stresa, kas ir tajā kooperatīvajā vidē, un vienkārši atnākt mājās un neko nedarīt. Bet video filmēšana, piemēram, ka es tur taisītos auto apskatus, tas tomēr ir kaut kāda informācijas ieguvi, informācijas meklēšana par video, ko es filmēšu, par kaut kādām mašīnām, pēc tam visu tā filmēšana, montēšana. Un tas bija tā, ka tu 5 dienas nedēļā strādā, paralēli meklē informāciju priekš video, ko tu filmēsi nedēļas nogalē, tad tu vienu dienu uzfilmē to video, nākošā dienā montē, un tad atkal strādā, tās 5 dienas, un viss tā kā beigās tas viss palika par daudz, un es vienkārši izbeidzu filmēt. Un no vienas puses ļoti nesmuki no manis, kad es tā vienkārši beidzu filmēt un neko vairs nepateicu, ka es vairs tur nefilmēšu vai kā. Jo man nebija doma, ka es beigšu filmēt video. Man bija doma, labi, šonedēļ neko neuzfilmēšu, labi, nākošu nedēļu neko neuzfilmēšu. Tā gāja laiks, jau es mēnesi neko neuzfilmēju, jau 2 neko neuzfilmēju. Un tad es domāju, taisīt video par to, ka es vairs nefilmēšu, arī kaut kā ne. Jo es no vienas puses gribētu filmēt, bet no otras puses, ziniet, un es negribēju tam pielikt punktu. Tāpēc, teiksim tā, es arī neko netaisīju. Un tas bija tā kā liela pauze, liela daudz-punkta. 3 gadi, un redz, esmu kaut cik back. Es nezinu, cik bieži man sanāks, jo vēl joprojām strādāju gan citā ofisā, bet ofisā, viņš tik priecīgs ir, gada tik priecīgs, Starp citu, es viņam pajautāju, vai viņš grib būt manā video, viņš teica, ka viņš grib. Jo es arī cienu, viņa izvēlu, un ja viņš negribētu, viņš te nebūtu. Ko es sapratu? Viena lieta ir tāda, kad iepriekš, varbūt tie, kur nezinu, ir tā, ka es pēc izglītības, man ir bakalaurs mākslā, video operators, un iepriekš es filmēju ziņas un seriālus un šovus, un tā bija tāda, radoša vide, Un tad es pārgāju uz ofisu, kur bija atkal menedžments, tur daudz Exceli, sapulces visādas, plānošanas, organizēšanas, pavisam cita sfēra, un es sapratu, ka tajā vidē manas radošās īpašības, manas radošās spējas notrulinās. Un ja es, piemēram, iepriekš varēju vienkārši sēdēt, izdomāt video un to visu forši uzfilmēt, kaut vai klausoties dziesmu un domāt, kādu video klipu varētu mēs uztaisīt vai kā, tajā pašā laikā ofisā, strādājot, tu atnāc mājās, un tev vairs nav tās domas, tev vairs nav tas radošums, tu vairs nevari tā, izpaust. Es nezinu, ar ko tas saistīts ir, bet office vide reāli notrulina. Un tāpēc arī bija tā pauze, jo tu saproti, ka tu it kā gribi, bet tad tu nevari izdomāt ko, un tas laiks iet, un nākošā rītā ir darbs, un tad, tas tā kā vāveres ritenis ir. Tas arī viens no iemesliem, kāpēc es tā kā nefilmēju tos video tik ilgu laiku. Un ko es sadarīju šajos 3 gados? Starp citu, kā jūs minējāt, savācāt jūs 1000 laikus zem mana vecā Opel video, tad uzfilmējuši arī par Spāniju, bet es sapratu, ka man tas vienā video neiekļausies, jo ir tik daudz ko stāstīt. Jūs arī paldies visiem, kuri jautājumus sadeva, tāpēc būs vairāk video par Spāniju, kas ir? 1000. 1000 laikus, jā.
veco mašīnu? Jā. Jā, iedomājies. Tā kā paldies. Cilvēkiem interesē, ja? Cilvēkiem interesē, lai mēs pastāstam par Spāniju. Kas notika šo 3 gadu laikā, kad es nefilmēju video? Nu, jā, tad paspēju padzīvot Spānijā 7 mēnešus, nu, gandrīz 7 mēnešus. Sāku spēlēt hokeju, spēlēju hokeju. Bet nu, arī tas ir ok. Nu, un tagad labā ātrumā. Cimdiņš. Un kas tad mums ir? 80. Jānis Ābele. Tas nav tas pats Jānis Ābele. Tas, man liekas, ka varētu būt, ka ir tas pats. Nu, vismaz... Tas interneta. Jā. Slavenais. Jā, tas cilvēks būt, ar kameru. Vismaz auguma parametri atbilst. Iemetu arī vienus vārtus un kaut kāds piespēlīts tur atdevu, bet baigi grūti. Vairs nav tā kā agrāk, jo agrāk es, priekš amatieriem normāli spēlēju, bet tagad domāšana ir, kājas vairs netiek līdzi, un tad es sāku škrobīties, kāpēc es vairs nevaru tik ātri paslidot, vai kāpēc es vairs nevaru tik smuks piespēles sadot. Nu, un tad bija sākumā baigi grūti, jo es nebiju spēlējis hokeju 10 gadus. Vairāk kā 10 gadus nebiju kāpis uz slidām, un es nebiju ne nūju rokās turējis, neko. Tāpēc man bija tās atmiņas pēdējo reizi, kad es spēlēju hokeju, un viss bija baigi forši, un tas negāja kopā ar to, kad es tikko uzkāpu uz ledus, un atkal nekas neiet, un man vajadzēja visu praktiski mācīties no jauna, ja, jo es ātri pieku, un vairs jau arī nav tie gadi, ja. Tā kā tas ir viens tās... Vēl kas bija. Alis paspēja sadaudzīt Nissanu. Ja? Atcerieties, bija Nissan Note. Filmējām arī pa viņu video. Diemžēl Note vairs nav. Note ir šrotā. Lai gan, kad es viņu atdevu šrotām, viņi teica, ka mēģinās viņu salabot. Lai gan tur visi airbagi bija izšāvušies un priekšējais televizors un lanžeroni, es domāju, ka baigi viņi nevarēs salabot. Bet viņi teica, ka mēģinās salabot. Starp citu, puika bija tajā avārijā. Bet viss bija piesprādzējušies un viss ir labi. Jā, man piedzima meita. Ja? Tagad esmu 2 bērnu tēvs. Viss normāli, nesūdzos. Sirmi mati jau palikuši, ja? Arī fakts. Puika izmēģināja spēkus hokejā. Ja? Viņš gāja uz Baltijas vilkiem. Sākumā bija Jēkabs Rēdlis treneris, ja? Viņš vienmēr sakot, mēģināja arī vārtos stāvēt, un Masaļskis bija viņa treneris, Edgars Masaļskis. Un viņš jau nezina, kas ir Edgars Masaļskis, ja? Vai ne? Tev jau vienalga. Es nezinu. Nu, treneris, vai ne? Jā. Bet es, kad satiku Edgaru Masaļski, man bija tāds, Edgar, jo saprotiet, ja, tas ir, satikt tā kā tu satiktu savu lielāko elku, piemēram, to džeku, kurš to mūziku spēlē, tas būtu apmēram tāpat. Ko? Labi, tad viņš vairs negāja hokejā, jo viņš visu laiku slimoja. Tad es gāju futbolā. Un tagad, ko tu dari? Tagad es spēlēju florbolu. Jā. Kādi plāni attiecībā uz manu kanālu? Principā, jā, es negribu vairs to rutīnu, kas bija strādājot ofisā. Es gribu attīstīt, atkal turpināt augt un attīstīt savas radošās spējas, radošās īpašības, jo tiešām tas ir diezgan nomācoši, ja? Visu laiku sēdēt Excelī un kaut ko plānot un neko, tāpēc viena lieta bija labi, ka es atkal hokeju sāku spēlēt, bet tas arī, nerada to iztēli, bet man tomēr tas pietrūkst. Es nesaku, ka video būs regulāri, jo tiešām ir tādas dienas, ka tu neko negribi domāt, atnākot no darba, ja? Jo tā slodze arī. Es tieši tagad sāku vēl jaunā uzņēmumā strādāt, vēl daudz jāmācās. Bet jā, es gribu to māju atjaunot, jo Covid laiks daudz ko parādīja. Piemēram, tagad varam visi strādāt mierīgi no mājām. Vairs nav tik strikta tā attieksme, ka jābūt ofisā no 9 līdz 5 un nekā citādāk. Tagad jau redz arī var pastrādāt no mājām. Un man, tur ir tā kaimiņiene, ja? Un visu laiku tas man ir kā atturēja tur kaut ko darīt, jo redz tur tā kaimiņiene un nav forši un tā, bet no otras puses mēs jau paši radam to foršumu, ja? Un ja tu tā visu laiku domās, ka nav forši un neko nedarīs, tad arī tā arī nebūs. Un nezinu, es nolēmu un tomēr kaut ko sāku darīt, jo viena lieta ir sapņot, ja?
tā kā puika, ja, runā par miljonāru mājām, ja, prasa, ka mums būs miljonāru mājas. Bet otra lieta ir dzīvot ar to, kas mums reāli ir, un nesapņot par lietām, nu, ko, protams, gribās, bet, nu, kas ir diezgan nereāli dabūt. Nu, galvenais ir uz tām iet, ja. Vienmēr ir kaut kādam mērķim jābūt uz kā iet, bet teikt, kad nedarīsi, jo, redz, tev nebūs miljonāra māja. Nē, nu, jāsāk ar to, kas ir. Es arī, zinu, nu, kad es sāku tur tās video sērijas filmēt, es domāju, jā, nu, visu tūlīt es tur baigi darīšu un ko. Un es sāku darīt, ja mēs arī pat šodien bijām Dolē. Un tas nebūs tik ātri, kā izrādās. Kaut vai tās lapas nogrābt, ko es tur grābu, tas nebūs tik ātri. Es domāju, ka tas būs, kas tu tur šķūdi nojaukt, ja tūlīt vienā dienā. Nu, tagad es tā domāju, ka šis vasaras stāsts, ja video sērijas, ko es filmēšu, būs ļoti, ļoti garas. Ilgā laika posmā. jo viss izdarīja. Ko tu smejies? Galvenais, viņam saka, tu man palīdzēsi? Ko viņš man atbildēja? Nē, es negribu. Ejam paspēlēt Novusu. Un domāju, uz Novusu spēlējot, var mājas remontēt? Jā, var. No, tāds tas stāsts. Tā kā vēlreiz paldies, ka jūs man tik silti sagaidījāt atpakaļ, ka jūs salikāt tos visus laikus, jo man tiešām likās, ka neviens neskatīs, nu, ka nevienam neinteresē, ja, jo, ja godīgi, tad es arī, nu, man nav TikToks, ja, es nezinu, kas tagad ir trendā, es neskatos YouTube praktiski, nu, es skatos, bet es skatos ārzemju kanālus, es vispār nezinu, kas notiek Latvijas YouTube'ā, es nezinu, kādi YouTuberi tagad Latvijā ir, ja godīgi man, nu, arī nav laika tam, man tālu līdz tam, kā saka, katrā brīvajā laikā, tad es ar puiku jau ejam futbolu spēlēt. Es jau iemācījos mest tik tālu, ka es pat upē māku iemest. Es izstāstīšu, kāds notika. Bija tā, mēs spēlējam futbolu. Es no stūrīšu tētim devu pa zemi piespēli un teicu vienkārši tik stipri uzmeta, ka vienkārši pāri sētāji, pāri futbola laukuma sētāji un upē iekšā. Un tad mēs viņu kaut kādus 10 metrus mēģinājām izvilkt ārā. Es galvenais Kārlim saku, lien iekšā. Es gandrīz nogrimu. Viņš vienkārši dubļos iekāpa. Nē, tur bija tā, Es varu pastāstīt, kā. Labi, tātad. Es pastāstīju. Reku ir zeme, jā. Un reku es gāju. Un tad, Man ir mikrofons, tātad es pastāstīšu. Labi. Tad šeit vienkārši es gāju, un es saku, man bija līdz tikai kurpēm. Un tad viņš man pilnīgi līdz kājas, man liekas. Jā, vienmēr sakot, viņš iegrim dubļos viss, jā. Tas bija ūdens. Nu, ūdenī, jā. Nekas. Interesants stāsts. Starp citu, YouTube man pieslēdz atpakaļ monetizāciju. Un es ļoti ceru, es nezinu, man tagad baigi pašam interesanti salīdzināt ar to, cik es pelnīju pirms, pelnīju, jā. Cik man YouTube skaitīja pirms 3 gadiem un cik tagad. Jo teorētiski tagad skatoties, man visu šo laiku bija YouTube prēmijums. Es tagad vienkārši kancelēju to abonementu, jo es sapratu, ka izmantojot Brave browser var visu to pašu darīt, ko maksājot YouTube'ām, jā. Un es skatoties tagad bez prēmijuma, jā, bez prēmijuma konta to YouTube, ļoti daudz reklāmas. Daudz vairāk reklāmas nekā bija pirms 3 gadiem. Un tad teorētiski vajadzētu arī satura radītājiem vairāk dabūt. Teorētiski. Praktiski paskatīsimies, kā tas ir. Es nezinu, bet būtu forši to visu naudiņu, ko man YouTube maksātu. Protams, tur nodokļi 20% jāsamaksā valstī, bet pārējo varētu tad ieguldīt mājas atjaunošanā. Es nezinu. Jā, es jau arī fantazēju. Es tiešām nezinu, ja tur būs tie 70 eiro, kas ir minimums, lai skaitītu uz bankas kontu, tad nezinu, tur nekas baigi nesanāks, bet ja būs vairāk, tad būs ļoti labi. Labi, mēs beidzam dzert kafiju, brauksim montēt šo video. Paldies, ka skatījāties. Čau! Atā!